Marija Burgers pirmais balti izskanās. Man jautājums, vai varbūt tad tomēr arī politiķiem tomēr mūsu valstī ir bail no atklātības un tādas preskonferences un tiešraides nenotiekās tik bieži un nenāk tik bieži. Varbūt ne tikai mēdī ir pie vainas, lai mēs varētu atrisināt kaut kā, lai mēs varētu mūsu sabiedrību kļūt, ne jau lumpini prolitāri, kā jūs sakat, bet mēs tomēr, es ceru, ka esam izglītoti cilvēki, ja? Un varbūt tad mums visiem kaut kā ir jāmainās. Ir jākļūst visiem atklātiem kaut kā savās domās un vispār savās darīšanās un varbūt cienīt vienam otru tomēr. Jā. Nu, ja tas ir aicinājums, kad mēs katrs nesāsim mikrofonu pie atloka un katrs varēs noklausīties jebkuras sarunas, jebkurā brīdī pieslēgties, ja tāds aicinājums ir, tad es šajā eksperimentā piedalos, ja visi pārējie gandrīz 2 miljoni iedzīvotāji Latvijā arī piedalās. Un es domāju, ka pirmā varētu sākt Ločmele. 24 stundas diennaktī, kamera te un mikrofons. Nu, ka iet gulēt, var ar kaklu aplikt, lai nenokrīt vai ne. Un tad mēs dzirdētu visas sarunas, un tā būtu izcila atklātība. Es ceru, ka viņi tā izdarīs. Un mēs visi varēsim pieslēgties, un mēs redzēsim, ka visas tās sarunas, ko viņa dzīvē izdara, ka tās ir ļoti tādas, labā latviešu valodā, ar pareiziem teikumiem, pareiziem vārdiem, pa pareizām tēmām. Viņa nekad neapspriež ne valsts prezidents, kas varētu būt, ne Ventspils domas priekšsēdētājs, neko. Paldies. Paldies. Lūdzu vēl. Labi. Paldies. Paldies uz redzēšanos.